Nenoliedzami, ka jebkuru ķīmisko materiālu lietošana atstāja iespaidu uz apkārtējo vidi. Tās tiešā izpausme ir gaisa vai augsnes, kā arī virsmas un gruntsūdeņu piesārņošana, kur palielinās attiecīgo ķīmisko elementu koncentrācija. Tam seko ietekme uz augu valsti un veidojas apstākļi dabiska bioloģiskā līdzsvara izmaiņām. Salīdzinot sāli ar organiskajiem pretapledojuma reaģentiem, tie bieži tiek pozicionēti kā videi draudzīgāka metode, tomēr abām metodēm ir savas priekšrocības un trūkumi. Ceļu pretapledojuma reaģentu ekoloģiskā ietekme. Sāls uz gaisa kvalitāti ietekmi praktiski neatstāja, turpretī organiskie savienojumi palielina CO2 saturu gaisā un rada specifisku aromātu. Grunts kvalitāti savukārt organiskie savienojumi ietekmē īslaicīgi, un tie sadalās, nemainot grunts ķīmisko sastāvu. Izmantojot sāli, uz grunts veidojas nogulsnējumi. Ūdeņu kvalitāti sāls ietekmē palielinot chlorīdu koncentrāciju, taču pie pašreizējā līmeņa tas neapdraud ūdeņu ekoloģiju. Turpretī organiskie savienojumi ūdeņu kvalitāti ietekmē būtiski. Tie patērē skābekli, veicina ūdens tilpju eitrofikāciju ūdens virskārtā, jeb pastiprinātu aļģu vairošanos, no kurām dažas zilaļģu sugas ir toksiskas, kā rezultātā ūdens dziļākajos slāņos vairs nenokļūst gaisma un skābeklis. Kopumā secinām, ka sāls var radīt negatīvu ietekmi uz pieceļu stādījumiem, taču organiskie savienojumi var radīt problēmas slēgtās ūdenstilpēs un pasliktināt gaisa kvalitāti, tāpēc to nevar rekomendēt kā viennozīmīgi labāku sāls aizstājēju. Labāks risinājums ir mazināt sāls nokļūšanu gruntīs un tās summāro izlietojumu, kā arī ierobežot pielietošanu jutīgajās zonās. 1990. gadu vidū Rīgās sausās sāls tehnoloģiju nomainīja ar mitrās sāls kaisīšanas tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 30% sāls, mazinot tās ietekmi uz vidi. Runājot par abrazīvo materiālu lietošanu, tie mērķtiecīgi jālieto uz ietvēm un gājēju celiņiem, lai mazinātu ķīmisko vielu saskarsmi ar cilvēku un samazinātu ekoloģisko slodzi uz pilsētas zaļo zonu. Kā galveno abrazīvo materiālu trūkumu jāmin gaisa aizputekļošanu, kā arī to, ka kaisītāja darba cikls ir līdz 10 reizēm īsāks nekā kaisot sāli, tādējādi palielinās transporta izmaksas un kaisīšanas darbu veikšanas laiks. Arī jārēķinās ar sanesumiem un gaisa aizputekļošanu. Secinājumi. Sāls ir pašlaik objektīvi efektīvākā pretapledojuma alternatīva Latvijai aktuālajā temperatūras diapazonā. Tā ir krietni zemākas lietošanas izmaksas, un sāls ir tīrā veidā dabā pastāvoša viela, kas samazina tā kaitīgo ietekmi uz vidi. Tikmēr alternatīvo reaģentu lietošana ir ieteicama gadījumos, kad slidenums regulāri jālikvidē pie īpaši zemām temperatūrām, ja drošības līmenis ir īpaši augsts un nepieļauj ekonomiskos kompromisus, lidostās, kā arī īpašās inženierbūvēs, un ja ir izdevīgi priekšnosacījumi šo produktu izmantošanai, piemēram, vietējās reaģentu ražotnes vai ķīmiskās rūpniecības blakus produktu izmantošana.